Pamēģināšu nedaudz pastāstīt par Victron Energy to sistēmu Node-RED. Tā ļoti maz, tā īsi. Tātad šeit manā gadījumā tie kilovati vai vati ienāk no Victron visiem kontrolieriem, un te ienāk no Fronius invertora, kas atrodas mājas iekšējā tīklā. Tātad ražotāji ir šie te abi. Te jauda 1600 vai 1700 vati iet uz akumulatoriem, daudziem 7 gabaliem, kas paralēli saslēgti. Šeit ir patērētāji 3 fāzēs, un viens cits ķīniešu invertors pieslēgts klāt pie akumulatora, viņš arī tērē. Un uz sadales tīklu mēs dodam projām te pa fāzēm šo te 1900 apmēram vatus. Parasti Victron sistēmā ir tā, ka, ja neko neregulē, ja, piemēram, settingos viņa paliek tāds grid set point uz 0, tad parasti notiek tā, kad akumulators lādējās ap kādiem pulkstens 11, 12, tad, kad viņš ir pilns, tajā brīdī uzreiz paverās slūžas un sāk gāzties projām uz sadales tīklu. Tas ir parastais scenārijs. Šis scenārijs parasti labi, diezgan nekļūdīgi nostrādā tad, ja ir tikai šie te Smart Solar Victron tie lādētāji. Kolēģim, kuram es uzstādīju tikai šos te divus tos lādētājus, tas tiešām tas strādā. Manā gadījumā, ja ir arī tas Fronius invertors iekšējā tīklā, tad man tas īsti nestrādā. Varbūt es neesmu kaut ko pareizi nokonfigurējis, bet ja akumulatori ir pilni, viņš pats pa sevi neizdomā, ka jādod projām uz sadales tīklu. Un tas zināmā mērā rada tādas, kāda nelielas nērtības, jo nepārtraukti bija jāskatās, kāds tas grid set point ir, un pašam tur manuāli viņu jācenšas uzstādīt. No rīta uzstādu vienu, lai dod projām uz sadales tīklu, un vakarā jāatcerās atlikt apakaļ, lai uz sadales tīklu projām nelaiž. Bet tagad, pirms kāda mēneša, es apmēram atkodu to iekšā šeit iebūvēto to programmēšanas rīku Node-RED. Kaut arī es JavaScriptu neesmu vēl pagaidām pazīstams, tad pat tādam cilvēkam, kas nezina JavaScript, arī tad jau daudz ko var sataisīt. Un es tūlīt parādīšu. Šajā te gadījumā mēs esam uzķēruši to, ka mans bērns ir ieslēdzis siltumsūkni 3-fāzīgo, un ir liels patēriņš. Es to redzu pēc tā, ka te pa fāzēm ir 1900 un tā tālāk vati, un rezultātā, kaut arī saule ražo, kaut arī no saules ienāk kā 10 kilovati, ir piebremzēts tā laišana projām uz sadales tīklu. Sadales tīklu iet apmēram 2 kilovati. Un es to izdarīju tādā veidā, kad es ar to Node-RED lasu tikai jaudu no Victron tur tiem kontrolieriem šos te 6 kilovatus. Īstenībā vajadzētu visu ienākošo jaudu, to pagaidām es nemāku, bet viņi ir proporcionāli. Ja vairāk ražo tie Victron kontrolieri, te vairāk arī ražo Fronius. Un es skatos, kāds ir patēriņš vienā fāzē. Īstenībā vajadzētu lasīt summāro patēriņu pa visām 3 fāzēm un plus skaitīt arī šo te ķīniešu invertoru. Bet tas ir pietiekami, jo pēc tā, kad jauda pārsniedza, man liekas, ielikts ir 1700 vatus, tādā gadījumā es uzreiz nelaižu projām to jaudu uz sadales tīklu, kas tur tajā Node-RED bildē vēlāks parādīšu ir iestatīta, bet uzreiz automātiski laižu projām tikai 2 kilovatus. Ja tas siltumsūknis tiks izslēgts, tad uzreiz pie šīs te jaudas no saules paneļiem te 6 kilovati, apmēram kaut kādi 5-6 arī, ies vairāk, ies kaut kādi 8 kilovati ies uz sadales tīklu projām. Tas tā, un tagad pārsliek šos uz to Node-RED, šo te taisu ciet. Tā ir te iebūvētā tas programmēšanas rīks. Tūlīt pavērsies šī te Node-RED lapa, tad tas kaut kur tur mākonī. Un te mana tā prastā vienkāršā bildīte ir. Tātad šis te zilais klucītis
ir tas grid set points, tas ir lielums, cik es dodu projām vai nedodu, vai es dodu projām uz sadales tīklu, vai es ņemu no sadales tīkla. Tad īstenībā tā Victron iestatījumos bija tāds komentārs, kad nedrīkst iejaukties tajos iestatījumos, kad invertoram atslēgties, kad neatslēgties, to es neaiztieku. Jo, ja, piemēram, sadales tīkla pusē spriegums pazūd, viņš ir pa lielu, pa mazu, ja invertors, protams, atslēgsies, viņš nekad nedos vairāk vienā fāzē pa 16 ampēriem, jeb 3 fāzēs pa 11,1. Par to šeit neiet runa. Mēs te tikai varam raustīt, varam automātiski modificēt to grid setpoint, to lielumu, ko mēs laižam projām uz sadales tīklu. Un mēs nolasām tikai, kā es tur iepriekš minēju, jaudu 3. fāzē, nolasu, atkarībā no tā, kāda tā jauda ir, es tā lēcienveidīgi padodu uz sadales tīklu projām tur tādu jaudu, uztaisīt tādu trepi. Ja ienākošā no saules paneļiem ir tik, tādā gadījumā es padodu uz grid setpoint tādu. Ja tā jauda ir ļoti liela, tad es padodu līdz kādi 10,5 kW prom uz sadales tīklu. Bet šeit cits zilais klucītis šis te, es lasu patēriņu vienā konkrētā 3. fāzē. Un ja tas patēriņš ir lielāks par 1,7 vai cik, tad uzreiz šo te ceļu es nobloķēju un padodu jau citu jaudu. Un tā cita padodama jauda arī man ir dažādos līmeņos. Ja, piemēram, no saules ienāk maz, tad es grid setpoint pasaku -800, es dodu 800 vatus, bet ja no saules ienāk daudz, tad nostrādā cits man tas triggeris, un tad es dodu projām uz sadales tīklu tikai 2 kW, neatkarīgi no tā, cik ienāk no saules. Tas ir tikai tāpēc, ka mans bērns ir ieslēdzis šo te jaudīgo siltumsūkni. Kā viņš siltumsūkni izslēgs, tad tas triggeris atkal laidīs cauri šīs te lietas. Parādīšu. Tātad te ir tas switch, čik, un ir noteikts, ja gadījumā no saules paneļa jauda ir mazāka pa 1500, mazāka pa 2000, un te ir mazāka pa 20,000. Tādā gadījumā kas notiek? Piemēram, pie ļoti mazas jaudas es pasaku viņam, kad laist projām 900 vatus. Ja jauda ir lielā, tad te tā robeža laist projām 10,500 vatus. Tā. Īsnībā jau, ja zinātu to JavaScript programmēšanu, te varētu uztaisīt daudz gudrāku, bet nezinot viņu, tik un tā ir iespējams uztaisīt kaut kādu scenāriju, un līdz ar to nevajag sekot līdzi visu laiku, kas notiek, saule ir vai saule nav. Un te, es domāju, var iepiņķerēt arī pulksteni, ja piemēram pulkstenis ir tik, tad darīt tā, ja vakarā, teiksim, rīkoties savādāk, te varētu iepīt iekšā kontroli uz akumulātoru spriegumu, ja piemēram spriegums ir mazs akumulātoru, tad rīkoties tā, ja spriegums akumulātoram liels, tad rīkoties savādāk, varētu iepiņķerēt, it kā teorētiski, varot tur to biržas cenu iepīt iekšā, un ir iespējams arī vadīt ārējo relēju, jo es zinu, tam Serbo GX ir vismaz 2 relēji, un es pamēģināju šeit, jā, tiešām šādā te veidā tur to noderēt var relēju slēgt iekšā, slēgt ārā. Tas nozīmē, piemēram, varētu ar šo te relēju būtībā atslēgt visu šo te sistēmu no sadales tīkla, ja, piemēram, kaut kāds mākoņains, ēnains vai naktī, un pēc tam atkal tiek padota komanda uz relēju, un tas sistēma no rīta, tā kā saule pietiekoši spīd, atkal var pieslēgt to visu sistēmu klāt. Tas tā, es īstenībā esmu vēl tāds nezinīts tajā Node-RED, bet tas tāds pirmais ieskats. Kaut ko darīt viņā var. Labi, tad tā.